Dobeles novada Auru pagasta Jaunzemjos viesojamies vairāk kā mēnesi pēc negantās 7. augusta vētras. Par orkānu un lielgraudu krustas posta darbiem liecina vēja salauztie koki, izcistie caurumu dārza mājiņas sienās un sagandētās dārza mēbeles. Arī jumtu nācies likt no jauna, jo pēc spēcīgās krustas tas bija kā neskaitāmām lodēm cauršauts. Mājas saimniece Astra Jaunzeme vētras dienu joprojām atceras ar šausmām. Tā sajūta no rīta jau bija tāda mazliet baisa, un pulkstenis 12. meita ienāca un teica, rādīja, ka Lietuvā ir jau milz krusta. Lielgrauds krusta būšot tūlīt, un mēs sapratām, ka tas būs tūlīt, izskrējām ārā, sedzām mašīnu ar lieliem bieziem paklājiem. Kaut cik paspējām, un vīrs knapi ieskrēja iekšā, ienācām šajā istabā, sēdējām visi dīvānā un gaidījām, un pēkšņi tāds kā brīkšķis, kā lieli šāvieni no lielgabala, vienās rūtīs, otrās rūtīs, visas rūtīs, dingš, briesmīgs rokšņs, un nezinājām, kas te notiekās, un tie šāvieni jau bija briesmīgi, jo tas jums tika caursirsts, apmēram kāda 600 caurumu tam jumtam. Un tad sāka gāzties ūdens no griestiem, visur šita izveidojas lieli ūdens maisi, no kuriem līja ūdens, viņi nokrājušies, bija lieli, un vēlāk tad dūrām caurums un laidām tos ūdeņus ārā, jo tas lietas jau nemitējās, viņš jau līli vēl ilgi. Nu, visi tagad ir griezti, visi ir atlupuši, un visas sienas ir galīgi slapjas, arī šeit ir, nu, visi ir caurumi, visi ir slapši, visi ir griezti, vaļēji šeit jau. Visā atlup vaļā, visur te dūrām caurums un laidām ūdeni ārā no šajām visiem griestiem. Nu, tagad viss tās sienas ir piebrieduši ar mitrumu, sabrieduši, un tagad jau pelējums jau izveidojas stūros jau un gar malām. Tā kā viss ir jāmaina, gan griestu segums no augšas, gan siltinājums sienām un tāpēc jāmaina. Pirmā doma bijusi māja ziemas priekšvakarā palikusi bez jumta, bet gadu gaitā ar mīlestību iekoptais dārzs ir pilnībā nopostīts. Tad, kad izdzirdējām tos briesmīgos blīkšus, tad vīrs uzreiz izteica tādu domu, jumts tā tad ir norauts, jo tie ūdeņi bija tik lieli tais telpās, ka sajūta tiešām bija, ka jumts ir norauts. Bet tad mēs pēc kādām 15 minūtes steidzāmies ārā skatīties, kas ir noticis, redzām, ka ne, ka nocelts viņš nav, bet tikai caursists. Un tad skatījāmies ārā, kas ir noticis, visas puķis bija gar zemi, koki bija nolausti, pilna sēta ar ledu, un tā baļu sajūta, un tā kā tuksnesī, tā kā pēc kara, tukšums un tāda bezpalīdzība, un nezinu, kas būs un ko mēs iesāksim. Sākumā cerējuši, ka tiks galā pašu spēkiem, taču ar ģimenes iekrājumiem un Dobeles sociālās nodaļas sniegto atbalstu nepietika. Pārāk lieli jau bija postījumi. Un dēls dzīvo Rīgā, un viņš bija dzirdējis, ka tā vētra ir, un zināja, kur mēs dzīvojam, un redzējis internetā, jau bija, ka Bukaišos un Nauros un Naudītē ir briesmu lietas, un viņš līdz zvanīja mums, kas ar mums ir. Nu, mēs izstāstījām, un tad tūlīt otrā dienā mana vedekla ar sievas māti no Tukuma un pārējie radi māsīs ar vīru, brauc mums tālāk kā ceturtdienā, jau bija taltnieki, jau radi bija sabraukuši, jau bija tāds prieks, ka tāds atbalsts ir, ka cilvēki domā par mums un par kā mums palīdzēt. Un tad jau visus kokus jau pārsvarā jau visus nozāģējām lielāko daļu un sakrāvām un sadedzinājām, un mazdēls 18 gadu puisis, kuram pirmās grupas diabēts, nemaz ne par ko nedomādams par savu veselību, tik ļoti priecīgs bija tajā dienā un atvērts, un ka var palīdzēt un ka var strādāt, un arī dēls un visi strādājam kopīgi, un kopīgi pēc tam pusdienojām, un tiešām bija tās. Un tad uzzinājām, kad jumts varētu maksāt 13 000. Likās ārkārtīgi daudz tas, ko mēs iesāksim. Un tā, kad izrādījās īstenībā, jumta cena 22 eiro kopumā. Bet nu jau esam jumtu uzlikuši, bet vēl ir frontoni palikuši un veikastes jātais. Nu, apmēram tas vēl 4500 vajadzīgi. Bet tā kā visas izmaksāja tomēr 22, kā nebijām apsvēruši, ka tik varētu tik dāti samaksāt. Ģimene lūdz palīdzību vairākiem bagātiem uzņēmumiem. Taču ģimenes palīgā saucieniem atsaucās vien Latvijas senioru kopienu apvienības Lieltrauks, akciju sabiedrība Delfīna grupa. Jumts mājai jau daļēji uzlikts, taču iekštelpās
joprojām redzams posta lietas. Pēc notikušā negadījuma iznācām, apstaigājām visas telpas un ienācām šajā priekšnām telpā un ieraudzījām, ka visur līst ūdeņi, viss ir izliecies un pārņēma briesmu sajūta. Nu jā, un līdz ar to tas viss grieztas segums ir jāmaina, jo viss ir izliecies un atplīsis un saliecies un mitrs, un tātad viss ir jāmaina šis segums. Pateicoties Delfīna grupas zīmola banknota mērķa ziedojumam, varējām senioriem palīdzēt ar remontam nepieciešamo materiālu iegādi. Esam patiesi priecīgi, ka banknota nepalika vienaldzīga un palīdzēja ģimenei nelaimē. Esam ļoti priecīgi, ka mūsu labais darbs ir noslēdzies, un šodien mēs esam parakstījuši pieņemšanas nodošanas aktu. Materiāli, kādi saskaņā ar mūsu ziedojumu šeit ir atgādāti, tiks likti lietā, un varam aizbraukt no šejienes ar pārliecību, kad šīs mājas iedzīvotāji ziemu, rudeni un ziemu sagaidīs jau siltās telpās un bez tām briesmām, kādas viņiem nācās pārdzīvot. Protams, esam ļoti pateicīgi arī mūsu sadarbības partneriem, Delfīna grupai, kura deva šādu iespēju mums izpalīdzēt. Šajā mājā dzīvo seniori, un līdz ar to ir loģiski, ka mēs, Senioru kopienu apvienība, senioriem esam līdzējuši.